Kādas vērtības šajās dienās aizstāv daudzi ateisti darvinisti? Brīvība, vienlīdzība, cilvēktiesības, sieviešu tiesības. Apskatīsim, kāda ir sievietes situācija balstoties uz zinātniskiem darvinisma pamatiem. Tieši Darvins bija tas, kurš iedēstīja sievietes attiecīgās mazvērtības sēklu evolūcijas kontekstā. Savā grāmatā Cilvēka izcelsme viņš veltīja nodaļu ar nosaukumu Vīriešu un sievietes garīgās spējas. Un tajā viņš apgalvoja, ka dažas sievietes īpašības ir raksturīgas zemākām rasēm. Pēc tam nāca pazīstamais franču zinātnieks Gustavs Le Bons, kurš 1879. gadā zinātniskajā žurnālā Revue d'Anthropologie publicēja rakstu Otrā sēļuma, otrā numura. Tas, ko es tulīt teikšu, ir dīvaini un šokējoši. Tāpēc es norādu atsauci, pārbaudu to pats. Un es esmu ievērojis burtisku tulkojumu no žurnāla angļu valodas versijas, tikai nedaudz saīsinot. Šis ir garš citāts un beigās es pateikšu beidzies, lai tu zinātu, ka tas ir beidzies. Gustavs Le Bons saka, pat visgudrākajās etniskajās grupās, piemēram parīziešos, ir daudz sieviešu, kuras smadzeņu izmērs ir tuvāks gorilām nekā visattīstītākajiem vīriešiem. Un šī mazvērtība ir ļoti acīm redzama. Visi psihologi, kas ir pētījuši sieviešu intelektu, šodien saprot, ka viņas pārstāv viszemākās cilvēka attīstības formas, un ka viņas ir tuvākas bērniem un naivajiem nekā pieaugušiem, civilizētiem vīriešiem. Protams, ir izcils sievietes, kas ir daudz pārāks par vidējo vīrieti, bet tās ir izņēmums, tāpat kā jebkura kropla radījuma piedzimšana, piemēram, gorila ar divām galām. Tādējādi mēs varam pilnībā ignorēt šo sieviešu eksistenci. Lubona vārdi ar to beidzis. Atvainojos savām sekotājām, bet, kā saka, tas, kurš pārstāst neticību, pats par neticīgo nekļūst. Doktoram Džerijam Bergmanam ir vairāki raksti, kas parāda sievietes mazvērtību darvinistiskajā skatījumā, un tie ir tulkoti grāmatās Sievietes starp darvinismu un ateismu. No iepriekš minētā man šķiet ir kļuvis skaidrs, ka, balstoties uz darvinistisko evolūciju, kuru pieņem ateisti, nav ne vienlīdzības, ne brīvības, ne cilvēktiesību, ne sieviešu tiesību. Šīs vērtības, kuras viņš sludina, tiek sagrautas ar viņa darvinismu. Tagad, dārgie draugi, pāriesim pie diskusijām ar ateistu. Daži ateisti tev teiks, mēs nepiekrītam visām šīm rīcībām, kas tika veiktas darvinismu un ateisma vārdā, bet mēs ticam cilvēku vienlīdzības vērtībām. Taču jautājums jums tad ir, vai jūs ar to nenododat savu darvinismu? Ar to jūs atkāpjaties no jūsuprāt zinātniskajiem Darvina teorijas secinājumiem, pakļaujoties cilvēktiesību un sieviešu tiesību saukļu izplatībai. Saskaņā ar jūsu darvinismu jums būtu jābūt uzticīgiem cīņai, dabiskajam likulam, kas jūs ir atvedis šajā pasaulē, un lai jūs nenodotu aklo dabu, kas jūs radījusi, un lai jūs netraucētu tai turpināt savu ceļu dabiskās atlases projektā, kur izdzīvo stiprākais. Darvinismā nav nekāda pamata ievērot jebkādas morālas normas. Patiesībā darvinistiskā cīņa prasa, lai tās etniskās grupas, kas sevi uzskata par attīstītākām, pieņemtu egoisma, mantkārības, saftīguma un agresijas morāli pret vājākām grupām, lai tās iznīcinātu un vairotos uz to rēķina. Tu, ateist, esi viena no divām izvēlēm priekšā, vai nu sekot saviem senčiem un pieņemt viņu nozadzīgo, morālo ceļu pret jūsu darvinisma, vai arī atzīt ētiskās vērtības un cilvēku vienlīdzību pēc izcelsmes un noraidīt iepriekš minētās darvinistiskās prakses. Un tad tu pats sev pretrunā, jo tavs materialistiskais visuma skaidrojums, kā jau iepriekšējā sērijā paskaidrojām, nav piemērots par pamatu garīgajām vērtībām. Un aizņemoties ētiku no ārpus savas materialistiskās domāšanas sistēmas, tu netieši atzīsti savas materialistiskās darvinistiskās sistēmas neveiksmi un tās nepietiekamību, lai apmierinātu cilvēka vajadzības. Tu, ateists, kad pieņem cilvēciskās vērtības attiecībās ar visām rasēm bez izšķirības, un kad pieņem žēlsirdības vērtību pret vājajiem, tu rīkojies neētiski pēc savas darvinistiskās pārliecības. Tu esi rīkojies tieši tāpat kā piemērā, ko minējām pašā raidījuma sākumā. Tu esi ļāvis zemākām būtnēm evolūcijas kāpnēs vairoties uz augstāku būtnu rēķina. Ja mēs rūpētos par pērtikiem uz cilvēka rēķina, tas nebūtu ētiski. Tava darvinistiskā pārliecība liek tavai žēlsirdībai pret citām sugām, vājajiem un invalīdiem izskatīties tieši pret šāds rīcības. Paskaties uz saviem zinātniekiem, kuri bija saskaņā ar savu darvinismu un nepretrunā paši sev, un pēc Herberta Spencera doma,
Tad ideja par veselības aizsardzības līdzekļiem, valsts iejaukšanos veselības aprūpē un iedzīvotāju vakcināciju ir pretrunā ar pašiem vienkāršākajiem dabiskās izlases principiem. Tāpat kā vājāku atbalstīšanu var mēģinājumu aizsargāt slimniekus un rūpes par viņu izdzīvošanu. Šie tev zinātnieki bija saskaņā ar savu teoriju, ko tu viņiem atbildēsi, un ar kādām tiesībām tu viņus kritizē, un uz kādu zinātnisku pamatu tu balsti savu labo tikumu ievērošanu. Ričards Fikerts šādu domāšanu raksturoja sakot, darvinisms vai tā dabiskie skaidrojumi ir pilnībā apgriezuši morāles svarus otrādi un sniedz zinātnisku pamatu Hitleram un viņu sekotājiem pārliecināt sevi un savus līdzgaitniekus, ka briesmīgākie noziegumi pasaulē patiesībā bija slavējama morāla likumība. Un ja jūs darvinisti pielīdzinātu veselu cilvēku un invalīdu, gudro un muļķis, vīrieti un sievieti, tad ar kādu loģisku pamatojumu jūs apstājāties tieši šeit. Kāpēc jūs neturpinat tālāk? Kāpēc jūs nepielīdzināt cilvēku šimpanzē, gorilai un visām citām būtnēm, kas pēc jūsu uzskatiem evolūcijas ziņā ir tuvas cilvēkam? Jo īpaši tāpēc, ka jūs neticat, ka cilvēkam piemīt kāda īpaša garīga vērtība, kas viņu atšķir no dzīvniekiem. Francis Fukujams savā grāmatā Vēstures beigas būtībā saka, ja mēs patiešām ticētu, ka cilvēks ir tikai viena būtne dzīvnieku ķēdē, kas pakļauta dabas likumiem un kuram nav nekādu pārdabisku vērtību, tad visām būtnēm būtu jābūt vienādām tiesībām. Tādējādi mums nav atļauts aizstāvēt vienlīdzīgas tiesības, tātad vai nu mežonīga šķiru sistēma, vai arī neiespējama vienlīdzība. Viņi tev saka, ir ateisti ar labu morāli. Mēs atbildam, mūsu jautājums nav par to, vai ateists var būt likumīgs vai ticīgais netikumīgs, bet racionālais jautājums ir, vai ateisms noved pie labas morāles? Nav šaubu, ka dažiem ateistiem piemītošā labā morāla nav viņa ateisma dēļ, jo uzskats, ka mēs šajā dzīvē esam bez mēra, bez uzrauga, bez jebkādas atlīdzības par mūsu darbiem, labiem vai slikti. Šāds uzskats nevar būt stimuls labām morālēm. Taču cilvēki galu galā ietekmē dažādi faktori, piemēram, audzināšana bērnībā un apkārtējā vide. Un ateistiskā pārliecība nav vienīgais faktors, kas veido morāli. Savukārt ticība dievu esamībai. Patiesa ticība islāma izpratnē mudina uz augstākajām morālajām vērtībām. Ja ticīgajiem ir slikta morāla, tas ir viņa ticības trūkuma dēļ. Nevis tāpēc, ka ticība būtu izraisījusi vai novedusi pie sliktas morāles. Ateists ir saskaņā ar savu ateismu, ja viņam piemīt vissliktākā morāla. Un viņš piedzīvo psiholoģisku šķelšanos, un viņš nodod savu materialismu, ja viņam piemīt augstas morālās īpašības. Ateists tev teiks, mūsdienu zinātne palīdz mums atspēkot Darvina teorijas kļūdas, kas noveda pie šķelšanās un šķīra sabiedrības, nenojaucot pašu teoriju no pamatiem. Es atkārtoju un uzsveru, ka šī nav vieta, kur atspēkot darvinisko evolūciju, bet atbildot uz šo punktu, mēs sakām, darviniskā evolūcija uzsver, ka visas būtnes, tostarp cilvēks, nepārtraukti attīstās. Un no tā izriet, ka pastāv augstākas un zemākas cilvēku rases, kas pastāv šobrīd. Ar to darvinisti savā starpā nestrīdas. Viņu starpā var būt domstarpības par to, pēc kāda kritērija šī evolūcijas pārākuma atšķirība tiek noteikta, vai tas ir galvaskausa izmērs, acu krāsa, pieres izvirzījums, deguna, lielums, intelekts, prasmes, psiholoģiskā uzbūve vai kas cits. Taču pēc būtības, saskaņā ar darvinismu, cilvēku rasēs noteikti pastāv zemākas un augstākas pakāpes, kas neizbēgami noved pie tās pretīgās diskriminācijas, ko esam redzējuši. Pēc visa iepriekš minētā tu saproti, cik liela svētība ir tas, ka islāms uzsver cilvēku vienlīdzību pēc izcelsmes. Jūs, cilvēki, mēs jūs radījām no vīrieša un sievietes un padarījām jūs par tautām un ciltīm, lai jūs iepazītos savā starpā. Dieva priekšā visgodājamākais no jums ir tas, kurš ir visdievticīgākais. Dievs ir visu zinošs, visu sapratošs. Jūsu dievbijība tā ir joma, kurā cilvēks var censties un sacensties. Nevis ādas krāsa, ne lūpu lielums, ne kāda cita ārēja pazīme. Un pēc visa šī tu saproti islāma svētību, kura pravietis, lai miers ir ar viņu, saka, nav pārākuma arābam pār nearābu, nedz nearābam pār arābu, nedz baltajām pār metmo, nedz melnajām pār balto, izņemot dievbijībā. Un viņš saka, sievietes ir vīriešu līdzgaitniece. Paldies Dievam par atziņu, ka neesam radīti cīņai, bet Dieva pielūgsmei. Viņš par svarīgu pielūgsmi noteicis labestību, žēlsirdību pret vājiem un citu celšamo augstāk par sevi. Dieva miers un svētība jums!